nevis akmens, bet bagijs, bija kūleņi un izstāšanās līdz ar to loģiski diezgan arī, ka nevarēšana startēt šajā finālā. Otrajā rindā ir Justs Grencis un Mārs Līts, divas galvenās Latvijas cerības šajā braucienā, lai gan, redzēsim, arī Aleksandrs Ņikiķins un Mortens Perševits var sarūpēt labus rezultātus. Aiziet starts un no pirmās rindas Ivo Sults ir tas, kas tomēr aizbrauc līderpozīcijā un kopvērtējuma līderis Tomas Zavārskis ir spiesis šoreiz atzīt igauņu pārsvaru arī šī posma fināla, vismaz pirmajos metros. Ivo Sults, igauņu braucējs līderis, lietuvietis Tomas Zavārskis otrais un Mārs Līts iekārtojas 3. pozīcijā. 4. Justs Grencis, 5. vietā igaunis Janārs Kadaks, tālāk Aleksandrs Ņikiķins 7. un 8. vietā Mortens Perševits. Tieši starp Ņikiķinu un Perševicu diezgan smaga cīņa par 7. vietu nokļūdās Mortens, un šis ir maigākais variants, kas draudēja par šo avāriju, par šo kļūdu. Uzrāva uz vaļņa nedaudz un pēc tam izslīdēja un sagriezās, bet tur varēja būt tāds Morkeviča tipa pasākums, ja būtu šī kļūda sanākusi vēl nejaukāka. Tagad skatāmies, vai Mārs Līts ir gatavs atvēzēties cīņā par otro vietu ar kopvērtējumu līderi Tomasu Zavārski. Vienam liekas, sarkanie karogi. Sarkanie karogi, nezinu par godu, kas ir noticis. Šobrīd nav informācijas. Pirmo apli nav pabeiguši. Jā, visi pat šķiet startējuši ir. Tad šobrīd palīdzis ir, acīm redzot, ripuju. Lūk, atkārtot starts Baltijas bagiju 1600 klases finālam. Starta laukumā ir visi šķiet izņemot Mortenu Perševicu. Tur ir acīm redzot, bagijiem ir lūzums piekarē tāds, ka viņš nevar paspēt atkārtot startu. Kāds starts izdodās Ivo Sultam, vienkārši lieliski. Lieliski, un izskatās, ka Zavārskis pat tik ātri saprata, ka viņam šeit nekas nespīd, ka viņš uzreiz labāk nosedz iekšmalē, lai tur neaizlied arī Mārs Līts vēl garām, nekā mēģināja kaut kā pretoties. Un Zavārskis zaudē pozīcijas, kopvērtējuma līderis šobrīd. Nevar saprast, vai ir tehnikas problēmas, vai visticamāk, jā, bet mums ir Mārs Līts šobrīd 2. vietā un Justs Grencis 3. vietā. Es teicu, ka ir iespējami citi scenāriji, un lūk, ir cits scenārijs. Kopvērtējuma līderis Tomas Zavārskis atkārtotajā startā un nokļūdās arī igaunis Ivo Sults. Šobrīd cīņa par pirmo vietu, Ivo Sults un Mārs Līts. Mārs Līts brauc kalnā, divi ir blakus līderi cīņā par pirmo pozīciju. Šobrīd Mārs Līts tomēr ir gatavs, nav gatavs, ir spiests piekāpties. Oi, kāds sāsinājums mums tikko bija cīņā par pirmo pozīciju. Ivo Sults bija sagriezies trases viltīgākajā, acīm redzot, jau pēc šiem fināliem spriežot var teikt trases viltīgākajā vietā, kur daudzi zaudē laiku un arī pozīcijas. Mums bija pamatīgi intriga. Redzēsim, vai Mārs Līts spēs turēt līdz igaunim. Izskatās, ka igauns jau sāk nedaudz piegurt un viņam sāk parādīties arī pa kādai kļūdai. Bet pagaidām viss droši. Ivo Sults ir vadībā, Mārs Līts 2., Justs Grencis 3., Aleksandrs Ņikiķins 4. Visi 3 Latvijas braucēji ir 2., 3., 4. pozīcijā turpat aiz uzvarētājiem, un pēc tam ir igaunis Janārs Kadaks 5. vietā. Un Aleksandrs Ņikiķins iet uzbrukumā Justam Grencim cīņā par 3. pozīciju. Šobrīd Ņikiķins, kurš aizvada pirmo sacensību bagijos, sadurās ar Justu Grenci. Justs Grencis sagriežās un liekas, ka arī Ņikiķins palika. Jā, paliek trases malā un varbūt, ka turpinās braucienu. Tas nozīmē, ka jā, Ņikiķins turpina braucienu. Bet 2. vietā jau pārliecinoši ir Mārs Līts neapdraudēts, un 3. vietā tad mums sanāk, ka mums ir igauņu braucējs Janārs Kadaks, kurš visu dienu vilkās pa aizmugurējām pozīcijām, ja tā drīkst izteikties, un tagad pēkšņi ir nonācis 1. trīniekā. Lūk, mums bija pārliecinošs favorīts lietuvietis pirms šī posma, kopvērtējuma līderis, tagad neviena lietuvieša nav 1. trīniekā, un tur ir 2 igauņi un Mārs Līts pa vidu. Paskatīsimies, vai Justam Grencim ir izdevies turpināt braucienu. Šobrīd liekas, viņa Ņikiķins turpina braucienu 4. pozīcijā, bet vēl jāuzzina, vai tiesnešiem gadījumā nebūs kaut kas risināms šajā incidentā, jo ļoti uz tādu redzes atmiņu šobrīd gribas domāt, ka Ņikiķins sagrieza Justu Grenci un piekaras problēmas ir Mārim Līcim izskatās, vai arī vienkārši tajā trases vietā, laikam izskatījās vienkārši uz bremzēšanu, mašīnas purgals ļoti zemu.
bija pie zemes un likās, ka nolūzus ir viena no balstiekārtas daļām, bet viss ir kārtībā. Līdz turpina braucienu. Ivo Sulta pārsvars ir 6 sekundes jau par otro vietu. Diezgan skaidra situācija ir attiecībā uz pirmo pozīciju, tā vien izskatās. Un turpina riņķot arī Tomas Zavārskis, bet viņš jau ir zaudējis apli līderiem. Viņš, protams, brauc un cer, ka varbūt konkurentiem kaut kas notiks un viņš tomēr dabūs kādu pozīciju augstāk. Šī ir tā cerība, kas tik tiešām ir pēdējā. Un Janārs Kadaks, ko mēs šobrīd redzam ekrānos, ir viens no spilgtākajiem piemēriem, kurš šo cerību ir izmantojis pilnā apjomā, nepretendējot ne uz ko vairāk par 6. un 7. vietu šajā posmā. Viņš pēkšņi ir trīniekā pēc tam, kad līderi savā starpā pieļauj vienu kļūdu pēc otras. Un paskatieties, Kadaks jau iet uzbrukumā cīņā par otro vietu ar Māri Līci. Mums vēl ir otrā pozīcija jānosargā Latvijas braucējiem Baltijas kausā, tā kā būs vēl interesanti cīnīši līdz pašām beigām. Jā, bija norakstījuši varbūt Janāru Kadaku pārāk ātri, arī no kvalifikācijām, kā mēģināja teikt, ka viņš pagājuši gadu likās ļoti ātrs un progresējoši, bet šogad ir ļoti iesēdies braucēja rindas aizmugurē, un tagad viņš cīnās par otro vietu finālā. Vēl nav tādas izteiktas uzbrukuma pozīcijas, bet tā kā mēģina jau meklēt ceļu blakus Mārim Līcim. Mārs šajā trasē gan jau, ka pratīs braukt uz aizstāvēšanos, lai gan kalnā, paskatieties, kalnā Igaunis ir ātrāks, un ja viņš šajā te taisnē iegūst ātrumu pārsvaru, bet tur viņš pārāk dziļi brauc dubļos, un vai tiešām? Nē, vēl nav, bet uzbrukumus Igaunis veids diezgan pamatīgus. Mārim noteikti ir jāuzmanās, lai nosargātu šo otro pozīciju. Viņš šo trasi zina. Bagiju, protams, arī zina daudz gadus ar to braucot, jā, bet redz, ka parādās garaiņi no Māra Līča mašīnas un ir temperatūras problēmas. Tās liesmiņas, tas ir sīkums, tas tā jābūt, tas viss kārtībā, bet parādās balti garaiņi. Tas nozīmē, ka motors varētu būt krietni uzvārījies, krietni sakaris un nedrīkst īsti līdz galam griezt tagad to motoru cīņā par šo te pozīciju, un arvien vairāk dūmo Māra mašīna, kas var gan problēmas radīt to otrās vietas nosargāšanā. Igaunis uz finišu dodoties šobrīd mēģina veikt pēdējo uzbrukumu, un tātad par 1/10 Māris Līcis tomēr zaudēja otro vietu. Pirmā vieta tātad Ivo Sults, otrā vieta Janārs Kadaks un trešajā vietā Māris Līcis, piekāpjoties par 0,11 sekundēm, pat net, tātad par 1/10, tātad par 1/10, faktiski fotofiniša laika ņemšanas iekārta ir paņēmusi šo rezultātu par labu igauņu braucējiem. Lūk, tas pat no pēdējā metrā izšķīrusies piedestāla pozīcija, tā ir pēdējos 10 centimetros, gandrīz tā jāsaka, šī te 1/10 šajos te ātrumos. Tas ir centimetru jautājums. Jā, tātad, lūk, igauņiem dubultu uzvaru. Kas to būtu domājis? Tas tā īsti pēc spēku samēriem šajā klasē pirms šī posma nelikās īpaši reāli, vēl jau vairāk zinot, ka Zavārskis ļoti pārliecinoši dominēja šajās sacensībās, šajā te seriālā. Un arī Mārs Līcis savā māju trasē varēja būt. Arī bija ātrs, bet, acīm redzot, tehnika nedaudz pievilna, taču Justs Grents, Eiropas vicečempions, arī bija gatavs cīnīties, tā kā jāatzīst, ka gan lietuvieši, gan latvieši paši sev sapostīja šo Baltijas kausa posmu, un igauņi to diezgan tā raksturīgi kombināciju izvērtās, un igauņi šo visu sakārtoja sev par labu. Šeit gan arī, protams, igaunis gandrīz Ivo Sults sev sapostīja sacensību, jo bija sagriezies, un Mārs Līcis bija centimetru attālumā no līderu pozīcijas. Un šeit Aleksandra Ņikiķina un Justa Grenča avārija. Un šeit baltie garaiņi, baltie tvaiki no Māra Līča mašīnas nosacītās